Labdien! Esam 5. pamatskola attīstības centrā un sāksim mazu ekskursiju. Tā, šīs durvis varam vaļā. Ejam iekšā, lūdzu. Tā, šī telpa mūsu skolā ir vairāki 10 skolotāji. Un šī telpa, kā jūs domājat, cienījamie vērotāji, šī telpa ir skolotāju atpūtas telpa šobrīd. Ja tā apmēram, ja te 1, 2, 3, 4, 5, 6 sēdvietas, tad iedomājieties, ja ir vienlaicīgi iespēja atpūsties vismaz 10 skolotājiem, tad kā viņi šeit jūtas. Tas tā. Paldies, ejam tālāk. Un tagad mēs esam 3. stāvā, skaists skats pa logu. Atrodamies 3. stāva foajē. Un šī ir tā vieta, kur pēc ieceres varētu būt skolotāju atpūtas telpa. Godīgi sakot, es agrāk pirms kādu laiku es īsti nesapratu, ko nozīmē jēdziens izdegšana. Man likās, ja tu esi kaut ko izdarījis par daudz, tad vienkārši aizēj maliņā, izēj ārā, paej malā, apsēdies, atpūties, savācies, sakārto sevi un viss kārtībā, ej tālāk. Tagad, esot daļa no skolotāja darba dzīves realitātes, es saprotu tās sajūtas, kā tas ir, ka tu savu darbu nevari pēc darba laika beigām nolikt malā, nolikt plautiņā līdz rītdienai. Un tāpēc, ka šie bērni ir īpaši, viņiem ir vajadzīga īpaša attieksme, īpaša uzmanība, bet tam nedalīta uzmanība un ilgstoša uzmanība. Un tāpēc vēl jo svarīgāk, manuprāt, ir kaut 10, kaut 15 minūtes, ko skolotājs var pavadīt, klusumā nosacīt, ar kafijas tās rokā, savākt domas, atpūsties, lai turpinātu strādāt. Tas savukārt attālinātu domas par iespējamo izdegšanu. Tāpēc es saku lielu paldies šīs te idejas autoriem par skolotāju atpūtas istabu. Un liels paldies tiem, kuri palīdz un tiem, kuri palīdzēs šo ideju realizēt dzīvē. Tas būs ļoti labs darbs.